PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Labdien! Šodien pie mums ir Sigita Pildava, stratēģiskās un krīžu komunikācijas eksperte un trenere, uzņēmuma C-Elements vadītāja. Sevi sauc par praktiķi un dalās ar pieredzi, kas iegūta valsts policijas sabiedrisko attiecību vadītājas amatā, strādājot ar lielām un mazām krīzēm Latvijā. Sigita atzīst, ka labākās krīzes ir tās, kuras izdevies novērst vai mazināt to ietekmes sekas, bet spēcīgākais ierocis ir informācija. Pasakiet cilvēkiem, ko darīt, un viņi to izdarīs. Sveiki, Sigita! Sveiki! Tātad varbūt sāksim ar to galveno nolūku, kāpēc mēs šodien esam savākušās šeit. Tas ir raksts, vai komunikators ir tikai drusku labāks par pēģeri. Saki, lūdzu, kas tev pamudināja šo rakstu veidot, un vai tā bija atbildes reakcija uz kādām aktualitātēm? Kas pamudināja man jāatzīst godīgi, tā bija Kristīna, kas piezvanīja un teica, Klau, es lidoju, un vai tu vari savas domas kaut kā noformulēt, jo mēs pirms tam arī bijām runājuši. Protams, ka tā bija situācija, kas atkārtojās jau, bija kaut kādi notikumi, un tā jau bija, no sākuma bija, manuprāt, valsts prezidents, ja es neviļos, un pēc tam atkal bija pārmetumu komunikācijai. Un man tas nešķiet īsti godīgi, veids kādā veidā visu vispārināt un vainot komunikatorus pie pilnīgi visa un pie katras neizdošanās ir, protams, ārkārtīgi ērti, bet vai tas ir godīgi? Vai tas ir kaut kas tāds, kas ir raksturīgs tikai šim laikam, vai tavuprāt tas ir pēdējo gadu laikā attīstījies, īpaši, ja mēs runājam par valsts pārvaldi, ja kaut kas nav izdevies īsti labi izskaidrot sabiedrībai, konkrētai mērķa auditorijai, tad vainīgs ir komunikators? Te jājautā ir par intensitāti vai par paziņojumu svaru vai par personām, kas to saka, bet, protams, tas nav nekas jauns. Tas ir vēl senos laikos, vainojiet ziņas, ja? Viss ir ļoti vienkārši, un otrs puses to arī var ļoti labi saprast, jo komunikācija, tas ir tāds cilvēkam no malas, kurš tajā nav iekšā, šķietami viss ir pilnīgi skaidrs, ko dara komunikatori, katram ir viedoklis, kā viņiem vajadzētu strādāt. Un tad, ja kaut kas nav izdevies, tad vainīgs komunikators. Īstenībā viss bija baigi fine. Jūs tikai slikti nokomunicējāt, varējāt labāk. Nē, tas, diemžēl, nav nekas jauns, un diemžēl arī nedomāju, ka tas tā nākotnē neatkārtosies, jo tas ir ērti. Bet kā tu, Sigita, domā, kādēļ tieši tā komunikācija vairāk šodien iegūst to negatīvo nokrāsu? Kas to veicina? Ņemot vērā šī gada augusta, septembra izteicienus publiskajā telpā, kā tu teici, gan prezidents, gan dažādi ministru kontekstā, un tur jau arī biznesa kontekstā, un tad cilvēkiem iestājās apmulsums, komunikatori neko neēdz. Kāpēc publiskajā pārvaldē ir vajadzīgi komunikatori? Viņi taču neko neēdz. Kā tev liekas, kas to negatīvo nokrāsu ir veicinājis? Redz, ja es teiktu, lai tāda būtu pilnīgi godīga atbilde, man jāsaka, ka nav jau vienmēr arī dūma bez uguns. Es nevaru teikt, ka pilnīgi visi komunikatori valsts pārvaldē, biznesā vai vienalga, kur būtu perfekti. Perfekti savās prasmēs, izaicinājumos, perfekti tajā, ka viņi ir gatavi īstenot to savu misiju, kas misiju, lomu, uzdevumu, funkciju, tad būt ekspertam savā jomā un ieteikt, kā pareizāk rīkoties vai ko darīt arī lēmumu pieņemšanas procesā. Bet komunikatori, tāpat kā cilvēki, tāpat kā jebkurā citā profesijā, ir dažādi. Un tur nav tikai melns vai balts, un tur ir ļoti daudz dažādu gradāciju.
no tā, kas sākot jau no lēmumu pieņēmēju puses un viņu izpratnes par komunikācijas lomu, beidzot līdz tam komunikācijas ekspertam un viņa izpratnē, viņa prasmēm, viņa spējai pieņemt lēmumus un viņa cīņas param. Un arī drosmēji pateikt, Klau, es šeit esmu eksperts šajā jomā un lūdzu mani klausieties. Un tad otrs aspekts viennozīmīgi ir, sabiedrība ir ļoti mainījusies un sabiedrība pieprasa to gan skaidrību, gan izskaidrojumu daudzām lietām un sabiedrībai to vairs nevar atņemt. Tas vairs nav kā 90. gadi. Es esmu pietiekami sen, es atceros tos laikus, kad es vēl strādāju redakcijā un kāda toreiz bija sabiedrisko attiecība, kā vispār dzima sabiedriskās attiecības Latvijā. Un cik tad sabiedrība bija gatava vai nebija patiesībā gatava un cik ļoti varēja dozēt to informāciju. Tagad jau tas vairs nav iespējams un arī nav nepieciešams. Sabiedrība ir augusi. Un ja būtu iespēja vienkāršākā veidā izskaidrot lēmumu pieņēmējiem tieši komunikācijas nozīmi, tās būtību, tās spēju mainīt rezultātu, kādi 3 galvenie argumenti būtu nozīmīgākie? Pajautāja man unikālo recepti, ja? Ja kāds zinātu šos 3 nozīmīgākos, tad viss būtu beig vienkārši. Katrā situācijā, protams, ir dažādi. Katra situācija ir dažāda un droši vien katrā situācijā tie izšķirošie 3 būtu arī dažādi. Izejot no manas pieredzes, es droši vien atbildētu tā, ka pieņemot kaut kādu lēmumu par kaut kādiem procesiem, tu sagaidi kaut kādu rezultātu. Un, ja tas rezultāts ir atkarīgs tikai no viena lēmuma pieņēmēja konkrētas darbības kaut kādā ļoti noslēgtā vidē, kur nav saskaras ne ar vienu citu, tad iespējams tas var darboties. Jo lielāka lēmumi, jo plašāka ietekme uz šo lēmumu ietekme, jo daudz būtiskāka ir komunikācija par šiem lēmumiem. Tad kas ir tas, ko tu vēlēsi sasniegt? Jo tu nevari sasniegt neko viens pats. Tev ir vajadzīgi cilvēki, ar ko sadarboties. Vai tā būtu tavu komandu biznesā, vai tas būtu tavu partneru biznesā, vai tā būtu sabiedrība, vai tas būtu uzņēmumi, iekšieni, ārieni, klienti, jebkura no mērķa auditorijām. Tad tas ir pats izšķirošākais, jo tev vajag, lai viss ir vienā laivā, vai vismaz saprot, uz kurien tā laiva stūrē un kāpēc. Jo mana pieredze arī rāda, ka arī sarežģītas, nepopulāras situācijas vai lēmumus var cieņpilni izskaidrot un to saprot, un pat ja baigi nepiekrīt, bet cienu šos lēmumus, un tad iztrūkst kaut vai pretdarbības. Ja es atminoties arī, tu runāji par cieņu, un tu runāji attieksmi pret sabiedrību un sabiedrības skaidrošanu, un nedaudz varbūt pārlecot citai tēmai pāri, runāju par krīžu komunikāciju un to dronu. Drona komunikācija valsts pārvaldē no aizsardzības ministrijas un citām spēku struktūrām, kas bija, ko mēs visi bijām liecinieki. Kādas tev bija sajūta tajā brīdī, kad tu klausījies preses konferenci, kur teiksim tā runāja par šo te nepārāk nedraudzīgo dronu, kas ir nokritis un ka visa informācija tiek kontrolēta tajā pašā laikā. Mēs kā sabiedrība saprotam, ka tā informācija cirkulēja jau tajā svētdienā slavenajā, visi video bija, cilvēki jau bija redzējuši, un tie vietējie iedzīvotāji bija šokā par to, ka nekāda informācija netiek sniegta, jo pirmā publiskā informācija parādījās tikai un vienīgi pirmdien. Ko tas tavuprāt liecina par attieksmi pret sabiedrību? Par cieņpilnu un tādu augstu profesionālu komunikāciju krīzes situācijā vai augstu risku krīzes situācijā es to nevarētu saukt. Un man bija ļoti tādas duālas sajūtas. Es skatījos, vēroju tos procesus, kas notiek pirms tam, un skatījos to preses konferenci, un man, godīgi man bija, tas jēdziens, tas svešais kauns.
Un kaut kas no tā bija viena puse. Otra puse bija, es apmēram varu nojaust to vidi un tos procesus, kas notiek iekšienē, un tos saskaņošanu no ļoti, ļoti aptuveni. Ja? Es nāku no valsts policijas, kas nav militāra struktūra, bet mēs sadarbojamies. Un es tiešām ļoti cienu arī tos profesionāļus, kas tur strādā arī komunikācijā gadiem. Es viņus zinu. Un es arī apmēram nojaušu tos izaicinājumus. Un tad tā duālā sajūta bija tāda, ka es saprotu, ka tur iespējams bija ļoti daudz apakšā iemeslu, kāpēc tas gāja kaut kur tādā virzienā, bet vienalga tā kopējā sajūta bija, ka tas nav labi padarīts darbs, jo viņš vienkārši nebija tā preses konference par tik ļoti nozīmīgu tēmu, kas tiešā veidā ietekmē jebkuru Latvijā drošība. Un šajā ģeopolitiskajā situācijā, kas norisinās šobrīd, vienkārši preses konferences nebija sagatavota, vēstījumi nebija saskaņoti, vai arī cilvēki nebija apmācīti. Tur ir ļoti tāds vairāk pakāpju, bet es arī noteikti vēlos piebilst, ka man ir ļoti grūti to vērtēt, jo es nezinu, kā ir iekšā. Es nezinu nezinu tos izaicinājumus, ar kuriem viņi saskārās tajā brīdī, kas bija jāņem vērā, ko drīkst, ko nedrīkst, kādi bija, jo tā ir drošības tēma, tas nav vienkārši, tur ir daudz spēlētāji. Un tāpēc, esot līdzīgās situācijās, es neatļaušos ļoti kritizēt viņus, jo es nezinu, kā tur bija. Bet tas informācijas vakums tevi nebiedē, jo kas man personīgi biedē? Jā, tas informācijas vakums man biedē. Jo es tieši domāju par to nelaimīgo svētdienu, kad tajās kopienās sāk izplatīties kaut kāda informācija par to, ka kaut kas noticis. Un tu meklē medijos informācijas un nav nekā. Atceroties pirms kāda laika, es ceru, ka jūs arī atceraties Latvijas rādio, toreiz bija trauksme, ka pazuda signāls, kad neraidīja. Man liekas, Latvijas rādio no tā mācījās, ka nevar būt tā, ka ir klusums. Ka iestājās klusums un neviens nereaģē un nekāda informācija nav. Man liekas, šādi piemēri, es ceru, ka kaut kādā veidā mūs stiprina, liek izvērtēt, vai ne, saprast, ka sabiedrībai ir ļoti svarīgi zināt. Tas, ka joprojām, neraugoties visu to, kas ir bijis, vai ne, Ukrainas situācija, es domāju, ka visu laiku mēs dažādus modeļus veidojam, arī valsts pārvaldē, drošības jomā un tā tālāk. Ir kāds, kas var uzskatīt, ka sabiedrībai nav nepieciešams kaut ko zināt? Redz, tā man atbilde šajā, es arī par to domāju. Es domāju, kāpēc tas bija tā, kā bija. Un tur ir vairāk atbilžu varianti vai vairāk ietekmes faktori, kāpēc tas tā varētu būt. Jo, kā es teicu, es strādāju valsts policijā un mūsu, gadiem ierobežoto iespēju līdzekļu dēļ mums tādas ļoti labas, kvalitatīvas ārējas mācības nebija pieejamas. Atšķirībā no armijas. Jo viņiem ir bijuši pieejamas, viņas ļoti labas. Bet te ir atkal lamatas, jo armija gatavojās karam. Bet es savu subjektīvo viedokli tagad saku. Ja? Armija gatavojas karam, un karā ir citu noteikumi. Ja? Karā ir pavēle, kas ir jāizpilda visiem. Vienā veidā viņi ir jāizpilda armijas cilvēkiem, karavīriem, un otrā veidā viņi ir jāizpilda iedzīvotājiem. Tur ir citi noteikumi, un šī no vienas puses ļoti slēgtā struktūra ar tiem saviem noteikumiem, un arī mācībām, kas pieļauj, daudz bija bāzētas tajās vispārākajās situācijās, vissliktākajās, kā kara situācija, nemieri vai kaut kas tam līdzīgs, vai tur ir iebrukumi. Tur iespējams tas arī darbotos. Ja?
Nu, tādā situācijā arī sociālā tīkla visticamāk tajā brīdī nebūtu vai vēl kaut kā. Un tad rodas tā ilūzija par to, ka mēs visu pārvaldam. Un tad sāk ignorēt cilvēku parasto, kuram it kā nav tik lielas nozīmes. Nu, kad daudz svarīgi cilvēki nodarbojas ar ļoti svarīgām lietām, tad tiem tādi rajona iedzīvotāji ar saviem sociāliem tīkliem varētu sākt šķist nesvarīgi. Bet tas ir mans tāds nepamatots spriedelējums. Bet ņemot vērā viso šajā klausoties, tas tomēr ir stāsts par to publiskās pārvaldes komunikāciju vienalga, vai tās bija pašvaldības, jo es arī nesen viesojos Rēzeknes pašvaldībā, nevis pašvaldībā, bet tikos ar pārstāvjiem organizāciju. Un tas turpat netālu viss, vai ne? Klausoties, tā ir ministrijas komunikācija, bruņoto spēku, kas ir lielā mērā par publisko pārvaldi. Un kā tu domā, kas būtu tie soļi, kas būtu jāspēr, lai nodrošinātu, ka šī publiskās pārvaldes komunikācija Latvijā būtu vai kļūtu efektīvāka, uzticamāka? Kā tu redzi vispār šo publiskās pārvaldes komunikācijas attīstību varbūt tuvākajos gados? Nu, tādas pilnīgi vienas zelta atbildes, protams, ka nav. Manuprāt, tas faktors, kas ļoti, ļoti daudz jau mainītu, ir, kā jau mēs šajā sarunā pieskārāmies cieņai. Jo, manuprāt, ja valsts pārvalde vai kāda no struktūrām, vai kāds no komunikatoriem, vai kāds no ministriem neuzskata, ka iedzīvotājs ir pelnījis cieņpilnu attieksmi, cieņpilnu skaidrojumu par kaut kādiem procesiem, tad visticamāk labs rezultāts tur diez vai būs. Un mēs atceramies, un arī atkal no ārpuses es nevaru kritizēt procesus iekšienē, un es tiešām ļoti augstu vērtēju Covid laika komunikators. Bet skatoties to visu komunikāciju kopumā, viens faktors, kas man ļoti tajā sāpēja, es pat teiktu, bija tas cieņas trūkums. Cieņas un tādas, ka ja cilvēks nav pelnījis cieņu, lai viņam izskaidrotu kaut ko, tad viņš loģiski saprot, ka viņu uzskata par nenozīmīgu skrūvīti. Tad piedodiet, skrūvītē ir viedoklis, ko darīt tam lielam mehānismam, cik tālu viņam iet un kādiem solīšiem. Jūs varat negaidīt, ka skrūvīte būs gatava sadarboties. Bet tas nav arī tāds, ja pastamies vispār ar uzticēšanos valdībai, uzticēšanos valsts pārvaldē, vai ne? Mums visu laiku ir OECD pētījumi, kur mēs skatāmies, cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāji uzticās valsts pārvaldes institūcijām. Un gan jau tu zini, ka politiskajām partijām mums ir kaut kā 12–13% valdībai arī ir zem vidējā Eiropas Savienības institūcija, kā Eiropas Savienībā. Un es domāju, labā ziņa, ka mūs uzticās vismaz cilvēkiem, 60% pēc tās aptaujas un policijai, bet kā valdībai mums ir tad zem vidējā. Un varbūt tas arī to parāda. Ja mēs to sabiedrību kaut kādā veidā domājam, ka mēs varam pateikt, kā to jādara vai par ko tev jādomā, bet neveicināt šo tādu sadarbību vai informācijas apmaiņu, viedokļu apmaiņu, tad arī tas atspogļosies rezultātos ilgstoši tā uzticība zem. Jā, viennozīmīgi es varu piekrist. Un es droši vien varētu atbildēt ar... Man prātā nāk atbildi par to, kā par mani iepriekšējo darbu vietu. Mums ar komandu virsmērķis bija atjaunot un stiprināt uzticēšanos valsts policijai, kas tajā brīdī bija ļoti zema. Gan ārēji sabiedrībā, gan arī iekšēji, viņa pašapziņa. Un mēs ar jau Nelaiķi Ķuzi un komandu ļoti ilgi pie tā strādājam, un rezultāti īstenībā uzticēšanās valsts policijā stipri auga. Bet tas nav izdarāms vienā dienā, un cieņa pret cilvēku, pret sabiedrību un sadarbošanās ar viņu dažādos veidos ir viens no izšķirošajiem faktoriem.
Ņemot vērā arī šo tavu rakstu septembra sākumā par šo, ka komunikators drusku labāks par pageru, vai cik bieži šie vadītāji neieklausās komunikatoros, vai otrs, ka komunikatori netiek aicināti pie tās plānošanas, strateģiskās tādas komunikācijas aspekta, un tad, kad tiek savārītas ziepes, tad pie viņiem meklē palīdzību kā pie tās burvinojiņas. Tagad jūs visu atrisināsiet, kur viņiem nav fona informācija. Kā tu ieteiktu, tad publiskās pārvaldes, mēs varētu teikt, varbūt arī biznesā tas ir vadītājiem, veicināt šo izpratni par to, kāda ir komunikātora loma, kādēļ viņš ir jāaicina pie tā sapulcēs arī tur, kur varbūt ne tiešā veidā runā par komunikāciju? Redzēji, tie atkal nav vienas atbildes, jo var būt lielisks vadītājs, izprast komunikācijas nozīmi, ietekmi un pat saprast, kā būtu labi strādāt un kā pieslēgt komunikātoru pie lēmumu pieņemšanas procesā un tā tālāk. Bet ja tas komunikators nebūs gatavs tam, jo viņš nebūs eksperts savā jomā, ja viņš nevarēs, ja viņš skatīsies uz vadītāju kā uz pusdievu un neatļausies atvērt muti un pateikt, klau, šeit mēs maucam auzās, daram tā, tad nekas nebūs. Te ir tās abas puses. Viens ir vadītājiem izprast, un otrs ir arī komunikatoriem pašiem ne tikai iegūst zināšanas un prasmes, bet attīstīt to savu, kādreiz bija tāds, tagad droši vien vajag nepopulāri būs, bet es tomēr teikšu, čujs, ņuks un poņa, jo ar teorijām vien jau nepietiek. Ja tu ņem tikai vienu teoriju, tad tas ir tāds koridors, kurā tu balsties pēc tās teorijas. Bet, lai tu būtu labs komunikators un nokomunicētu situāciju vai savākt situāciju vai ieviestu kaut ko, tev jau ir jāredz pilnīgi visa kopaina. Un tad tev ir jājūt, kas tev ir jāizmanto. Un tad tas bieži vien kaut kādos aspektos saskan ar kaut kādām teorijām, bet ja tu vadīsies tikai pēc teorijas, tu kaut ko neņems vērā, kaut ko neredzēsi, nevarēsi izmainīt. Tā kā te ir jāstiprina, jābūt izpratnē gan vadītājiem, jāveido tā izpratne, gan arī komunikatoriem pašiem. Un viņiem arī jāsēdās drosme un jāspēj pateikt. Un es zinu to sajūtu. Tā ir briesmīgi, jo tu pats brīžiem nezini, kāpēc. Tu vienkārši zini, ka tā vajag. Bet tu nevari visiem tā ļoti loģiski visu vienmēr pamatot. Pamatā vari kaut kādus. Ja? Bet, un tad ir trešais aspekts, kad patiesībā tam komunikatoram nozarē, kurā viņš strādā, ir jāiegūst cieņa. Viņam jāiegūst izpratne, zināšanas, cieņa, viņam patiesībā ir jāuzaudzē savi muskuļi, un tas no vienas puses ir mazliet nežēlīgi, jo citās nozarēs tu esi eksperts savā jomā un viss, ja? Šeit tu esi eksperts savā jomā, un tev ir jākļūst ekspertam arī nozarē, un tad nozare arī tevi ieklausīsies. Ļoti interesanti, ka to piemin. Es pagājušajā piekdienā pie mums ciemojās tās Maiks Kleins no ASV, viņš ir iekšējās komunikācijas eksperts. Un tur tieši mēs runājam, tur viņš, protams, vairāk tikās ar studentiem, vairāk jautājumu bija par to, kā izaugt no studenta par komunikācijas profesionālu. Bet man tik ļoti aizķērās, un tas saskan ar to, ko tu saki, par to, ka viens ir tas, ka problēma ir, ka no pārvaldes puses, ka neredz, ka tam komunikatoram ir jāsēž. Bet otrs ir tas, ka komunikatoram ir arī jāspēj. Mēs runājam par profesionālu komunikātoru, vai komunikācijas speciālistu, nevis komunikātoru, kā jebkuru cilvēku institūcijā, kas ir nodrošina komunikāciju. Ka viņam jāspēj ir uzdot īstos jautājumus īstajā vietā. Un tas prasa ārkārtīgi lielu drosmi. Jo no vienas puses, jā, tu vari pat būt klātesošs vai ne pie tā lielā, skaistā apaļā vai kantainā galda, bet tieši tas, ka pirmkārt tu spēj uzdot jautājumus, otrs, ka ir tā izpratne par to, ka šis konkrētais cilvēks, ja tu viņu pieaicini pie tā galda, viņš arī tev spēs iedot šo te vērtīgo atgriezenisko saiti. Un tie muskuļi, kas jāaudzējas. Jā, un manuprāt, teiksim, vadītājiem
Vienalga, vai tas būtu biznesā, vai iestādē, vai valsts pārvaldē, vai ministrs, vai vienalga. Viens no izšķirošākiem lēmumiem, kas noteiks veiksmi vai neveiksmi, ir par komunikātoru izvēli. Jo no tā cilvēka un no tās savstarpējās sadarbības un uzticības patiesībā būs ārkārtīgi daudz izšķirsies, vai tas būs veiksmes stāsts, kā tu izrulēsi tās situācijas, kurās tu neizbēgami nonāksi. Jo neaizmirstam arī, kā komunikācija vispār PRs, kā ir radies. Tā ir propaganda. Kas ir mana izpratne par komunikāciju ir vispār. Tev ir jāparedz, tev ir melnā istabā jāatrod melns kaķis bakstot. Ja? Tad viņš ir jāatrod. Viņš tur ir. Ja tu viņu atradīsi, būs forši. Neatradīsi, piedod, ne šoreiz. Bet tad atkal parāda savu meistarību un tiec ārā. Bet tev ir jāparedz tas, ko tu nevari paredzēt. Un komunikātori, man liekas, ir labi komunikātori, viena no perfektākajiem problēmu risinātājiem. Viņam vienmēr būs 3, 4, 5 varianti ar kaut kādiem attīstības varianti ar kaut kādiem jau apmēram rīcības scenārijiem. Jo tikai prognozējot patiesībā tās situācijas attīstības iespējamās, tu tikai pateicoties tām prognozēm, tu vari pieņemt iespējami labāko lēmumu. Viņš kādreiz būs labs un kādreiz būs pilnīgi garām. Tas arī būs normāli, bet tad ir svarīgi tos garām lēmumus izanalizēt. Bet skatoties un klausoties uz šo, kā tu domā, kāda vispār mums ir šīs publiskās pārvaldes komunikātoru kapacitāte? Kādas būtu kaut kādas ideālās izmaiņas šajā ziņā? Jo viens ir, ko mēs runājām, ka ir, kā tu pati teici, gan augstas raudzes profesionāļi, gan arī vājāk, bet tā sajūta, kāda ir viņu kapacitāte? Tev ir pietiekami daudz nācies runāt arī reģionos ar komunikātoriem, protams, arī ministrijās. Kas būtu kaut kādas ideālās izmaiņas šajās publiskās pārvaldes komunikācijas profesionāļu komandās? Redziet, pēdējā laikā runā par izmantojot tās situācijas, kas tiek pārmestas komunikātoriem. Slikta komunikācija, it kā tiek runāts par to, ka tie komunikātori ir ārkārtīgi daudz. Ja? Bet vispārināt un samest visus vienā maisā ir pilnīgi stulbi. Ir nozars, kurās ir vairāk, kur ir mazāk. Bet tagad iedomājamies ministriju X kaut kādu. Ja? Tur nevajag, manuprāt, nevajag 5 komunikācijas spīdekļus ar milzīgu pieredzi. Jo labs komunikators ir pieredze, manuprāt. Tad tur pietiek ar vienu, un tālāk ir dažādas tās funkcijas. Jo tie komunikātoru savu štats, it kā viņš izaug lielāks, bet to arī pieprasa tās funkcijas, visas, ko prasa no komunikācijas šobrīd, jo ministrijas vai iestādes vai vēl tā komunikācijas nodaļa, vienalga, kā mēs viņu saucam, viņi jau ir vesels mēdījis. Tur ir visi saka, tur pēdējās diskusijās kaut kāds bija, cik te viņi tur relīzes dod. Tas nav vienīgais, kas viņiem ir jādara komunikācijā. Komunikācijas speciālistiem iekšienē ir jādara ļoti, ļoti daudz, pat neņemot iekšējo komunikāciju. Kaut vai noņemam šo aspektu vienu nost, kur jau ir būtu normāli vairākiem cilvēkiem, vismaz 2, 3, skatoties no mēroga. Bet tas ir foto, video, kas ir viss nepieciešams. Tie ir sociālie tīkli. Tas ir milzums daudz funkcijas, kas ir nepieciešamas. Un nevar pateikt, ka tagad viss noīsinām. Lieliski tad noīsināt, bet noīsiniet arī funkcijas. Tad neprasiet no iestādēm pildīt visas šīs funkcijas. Bet no otras puses, pat ja tās funkcijas noņemt, jautājums vai sabiedrība vai, piemēram, kaut vai mediji ir gatavi pārņemt atpakaļ viņus. Atceramies savos agrāk stāstīja teorijās, kad
sabiedrisko attiecību speciāliste Relijas nodrukā medijas, tad tas ir ļoti kruts darbs. Nu, un kā tas ir šodien? Viņi dzīvo uz to saturu, jo to saturu rada iestādes komunikātori. Mēs ar Sigitu pašas vasarā arī viesojāmies vienā no Latvijas pašvaldībām, kur komunikācijas komandā bija 14 darbinieki, un viņi tāpat netika galā ar visām funkcijām, jo viens jau bez tevis nosauktajām funkcijām vēl bija atbildēt uz iedzīvotāju vēstulēm un vēl dažādi aspekti. Tā kā, protams, jautājums varbūt ir mājaslapas apkalpošana, visas obligātās informācijas ievietošana. Jautājums varbūt ir saprast tomēr gan ministrijās, gan pašvaldībās, kas tad ir tās reālās komunikācijas nodaļas funkcijas, jeb kuras tomēr var atgriezt citiem departamentiem. Vai no otras puses varbūt tomēr šim komunikācijas nodaļas vadītājam prast aizstāvēt, vai ne, kā tu teici, atvērt muti, prast aizstāvēt, kāpēc man ir vajadzīgs tāds štats, ja man ir tik daudz funkciju, ka to nevar nodrošināt 1, 2 vai 3 cilvēki. Tas ir tas būtiskākais. Man likās labs tas tavs salīdzinājums, ka viens komunikators ir ar tādu labu pieredzi, vai, kā tu saki, cieņa arī nozarē, kurš var vadīt to komandu. Bet te jau, protams, ir jautājums arī reizēm komunikācijas profesionāļi ir arī kā kurpnieki bez kurpēm, kā viņi sadarbojas, kā viņi vada tās komandas. Jo viens ir prast vadīt komunikāciju iekšējo vai ārējo komunikāciju, bet otrs noteikti izaicinājums ir, kā vadīt komandu. Nevienmēr labs speciālists ir vienādības zīme ar vadīt komandu, veicināt to komandas attīstību. Jā, kā tu to redzi? Nu, tur man arī ir grūti atbildēt, jo man kaut kā ir veicies beigts manā profesionālajā dzīvē, jo pie vadīšana es apguvu ļoti ātri un ļoti labi skolotāja pavadībā, redakcijā vēl. Tas bija tālē 90. kad atceros, ka mums pirmo ēpastu uzlika un ar kļāvi Aivaru. Un es jau teicu, priekš, ka man viņš ir vajadzīgs. Nu, kā lai ministrijai kaut ko tur sūtīt, es taču varu piezvanīt. Nu, mums bija 2 redakcijā. Tad bija laikos, kad bija viens dators un tā, bet jā, toreiz es jau mācījos vadīt komandas un mācīt cilvēkus. Un man vienmēr ir bijis prieks un gandarījums, un es uzskatu, ka jēdzīgākais, ko vispār jebkurš vadītājs var izdarīt, ir audzināt savējos. Tādus, kas tādu savu bija numur 1, 2, 3, domājot uz nākotni, zinot, ka no valsts pārvaldes viņi aizies. Nu, līdz, ko viņi būs gatavi, viņi būs perfekti darba tirgumi, tad viņi aizies. Nu, daži, kur varbūt dažiem varbūt bija jāiet ātrāk, dažiem varbūt bija jāiet vēlāk, bet tas gandarījums, ka tas cilvēks aiziet iemācījies, sapratis ar pieredzi, izpratni. Es nesaku, ka es esmu perfekts vadītājs, bet es centos. Un man vienmēr bija prieks padalīties ar to, ko es zinu, un ar to prasmi, kā, manuprāt, ir jāstrādā. Un te mēs mazliet atgriežamies, es gribu atgriezties vēl pie tā, ko tu sākumā teici un jautāji man par to, kas būtu valsts pārvaldē nepieciešams komunikatoriem, jo ir jau vēl viens aspekts, viņam ir jābūt tai nozarē profiņam, bet viņam ir jābūt arī mazliet tādam tā kā vizionāram, jo ir 2 veidi, kā var darboties. Es varu rakt, ja man prasa rakt, un es varu nerakt, ja? Nekur tālu netiksim. Var cikot tajā amata aprakstu rāmī, ja komunikators atnāk ar visu savu pieredzi zināšanām, bet paliek tajā amata aprakstu rāmī, neko jaunu, neko plašāku šī nozara neizdarīs, vai šī iestāde. Un komunikatoram ir jābūt mazliet vizionāram, jo viņam ir jāsaprot, jāredz, kur var aiziet, kā var aiziet un izdomāt kā un visus iedvesmot arī iekšā, iet līdzi. Es, piemēram, šorīt braucu uz interviju un es ieraudzīju priekšā man brauc policijas mašīna trafarētā. Tas bija skaisti, jo es atcerējos arī to posmu, tas bija viens no tiem lielajiem mērķiem, kā mainīt to visu. Un es atceros, kā mēs 100 gadus darba grupā, ko es vadīju, patruļu policija ieteica mainīt trafarējumu,
Un es tajā brīdī ļoti labi atceros, un šorīt atceros to sajūtu. Tas ir kā jūs domājat mainīt trafarējumu. Mums taču nav naudas. Ja? un pēc tam izrādās, un es domāju, labi, ok, bet forši ideja, būtu baigi forši. Un kā tas tagad ir realizējies, un labi realizējies. Mēs sadarbojamies ar Mākslas akadēmiju, un man bija svarīgi, un mums komandai bija svarīgi, ka to dara jauni cilvēki. Tie, kas dzīvos ar šo trafarējumu. Tā kā tam komunikatoram ir jābūt tam, kas redz tālāk, jūt vairāk un saka, klaunu, saņemamies, ejam tur, tas ir svarīgi. Un komunikators galīgi, labs komunikators ir absolūti nērts, es gribētu teikt, gan iekšēji, gan ārēji. Sigurs pateikšu, ir tā problēma, manuprāt. Ja paskatāmies, Eiropas komisija veido šo te monitoringu, un kur viņi apskata, kādas tās komunikātoru lomas, modernās komunikātoru lomas, tad var pavisam izdalīt 5. Ir komunikators, kas veido reputāciju, iesaistās krīzes komunikāciju, veido kampaņas un tā tālāk. Tad ir treneris, saturveidotājs, ja, kas tā kā ir atbildīgs par runu, prezentāciju, veidošanu un tā tālāk. Nākamais nāk padomdevējs. Viņam ir jāanalizē, jāinterpretē noskaņojums, vajadzības, jāidentificē un tā. Tas, ko tu runāji. Nākamais nāk vadītājs. Tātad tajā brīdī, kad tu kļūsi par komunikācijas profesionāli, tev jāapzinās to, ka tu būsi arī vadītājs, kuram būs jādefinē, jāuzrauga procesi, jādomā par resursu, jāvada komandu, budžetu un tā tālāk. Un pēdējais ir vēstnieks. Jā. Tev jāvirza reputācija, jāuzrunā, jāpārliecina interešu grupas vispārējais. Tad pat laikā, ja mēs paskatāmies uz valsts... Pagaid, man tev jautājums, tās bija funkcijas vai tas bija dažādas pozīcijas? Praktiķu lomas, ko mūsdienās sagaida no komunikātora. Ja? Tātad komunikātors sevi ietvers 5 lomas. Tad pat laikā, ja mēs paskatāmies, es atkal runāšu par valsts pārvaldi, par amatu katalogu 26. Saeimas, nezinu, cik daudz tu zīmi par šo te, bet pirmais līmenis, ja, kas nozīmē tas zemākais speciālists, atbilst, būtībā jāsaka praktikantam. Ja. Tiek pieņemts zema līmeņa kompetents speciālists, kas spēj tehniski izpildīt informācijas izplatīšanas funkciju. Varbūt ir tā, ka būtībā mēs uzzīmējam šo te perfekto komunikātoru, bet tajā pašā laikā tas, kas attiecās uz valsts pārvaldu un to izpratni par to komunikātoru kā tādu, ir 2 dažādas realitātes. Jā. Un arī segums tam ir ļoti, tagad viņš droši vien ir mainījies. Mēs vēl joprojām netiekam valsts pārvaldā vidējam līmenim privātajā sektorā līdzi. Bet eksploatācijas, es domāju, ka ir nemaz. Cilvēks orķestris, cilvēks zobafeja, brīnumdars, var droši vien visādas titulas vēl piekarināt, lai kaut kā kompensētu, jo visam ir jābūt līdzsvarā. Ja? PR Kompass – raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķārve un Lāsma Šķeste. Vēl par ko es aizdomājos, jau atkal jāņem aizsardzības ministrs par piemēru kaut kā, tāpēc, kad pēdējā laika aktualitāte bijusi šo te atšķirību starp politisko komunikāciju un valsts pārvaldes komunikāciju. Tu saproti, uz ko es velku? Es nebitīgi domāju par to, ka skaidrs politiķu uzdevums tajā brīdī, kad tu esi ievēlēts, jau domāt par nākamo ievēlēšanu. Tev ir viens mērķis. Bet tās institūcijas, kas strādā, tas politiķis jau sagaida uz to, ka strādās atbilstoši viņa mērķiem, viņa prioritātēm un tā tālāk. Tāpēc jautājums, vai tu politiskai komunikācijai un valsts pārvaldes komunikācijai tu kaut kādā veidā pietuvināt un likt vienlīdzības zīmi, vai tas ir kaut kas cits un atšķirīgs? Politiskā komunikācija ir politiskā komunikācija. Un pieredze rāda, ka viņi var būt dažāda. Varbūt ja mēs ņemam gan politisko, gan institucionālo. Ja? Man liekas, tie veiksmes stāsti slēpjās tur, ka tas politiskais spēj saprast līmenis, kad viņš jau to neīstenos. Tas ir viens. Nekāda ar savu biroju, skaldīt un valdīt, kaut ko viņš tur mazliet izdarīs, bet baigi daudz ne. Bet tad, ja viņš saprot, ka lūk, tiek tas vilciens, kas ir apakšā, ja, kurš jau kaut kur nesās, ko iespējams ir pateicis jau, vai vismaz čubina, ja, ko iespējams ir iepriekšējais politiskais, ja, tā kā norādījis virzienu. Ja tas politiskais līmenis Es par to salīdzinājumu pašais smieklīgi uzkāpt uz tās lokomotīvas. Ja.
un tad vadīt un vai kaut kā mazliet piekoriģēt to maršrutu vai kaut kā, tad būtu jēdzīgāk. Jo atbildot uz tavu jautājumu, man gribas teikt par to, kā tas smalkais vārds bija, nevis ilgtspēja, bet pārmantojamība. Jo daudzreiz arī dzīvē ir bijis tā, ka es savā profesionālajā laikā, kamēr strādāju policijā, vienreiz, man liekas, skaitība bija 13 vai 14 ministri. Un tur dažiem ir, es atceros visus, daži ir palikuši ar kaut kādiem tur, tādiem amizantākiem tādiem sloganiem vai apzīmējumiem vai vēl, bet visbezjēdzīgākais un visdestruktīvākie ir bijuši tie, kas ir mēģinājuši, tagad es atnāku un tagad es skaldīšu un valdīšu un mēs visu sagrausim un bieži vien līdz celšanai netiek un vispār nav faili par to, ko vajadzētu celt. Jo reizēm lieliskākā, īstermiņā efektīvākā darbības imitēšana ir graušana. Ja, perfekti. Tikai pateikt, ka tie iepriekšēji. Jā. Mums ir bijuši tādi periodi, un tādas arī partijas, kas vairs nav, kuras ir, ja partijai nav savas programmas un nav mērķis, tad vienīgais, ko viņi var darīt, var meklēt vainīgos un graut kaut ko, ja. Tā kā tas ir tas destruktīvākais un visjēdzīgākais ir tad, ja tas politiskais līmenis saprot, ka viņa interesēs, lai viņu tālāk arī ievēlētu, tad ir jāizdara kaut kas tiešām jēdzīgs. Un viņa interesēs būt jēdzīgi, tiešām jēdzīgi sadarboties ar to institucionālo, ar to, kas reāli to dara un pārņem. Ja tā realitāte ir tāda īpaši, tu esi strādājis policijā, un tu zini, arī skatoties iekšlietu resora algas vienmēr bijušas zemākas, un tā izaicinājumu tik nenormāli daudz. Tu gribi tā pārvēlēs, bet to izaicinājumu tik daudz. Bet arī tajā iekšlietu resorā, kā es teicu, es atceros tos visus ministrus, vairāk vai mazāk. Ja vajadzētu saskaitīt, tad es pat ar uzvārdiem atcerētos, bet visiem es uzvārdus neatceros. Tas arī jau ir kriterijs. Bet ir arī ļoti, ļoti jēdzīgi stāsti. Jo no manas tādas pieredzes bija daži ministri, kuriem tiešām bija viegli strādāt. Un tie nebija tie skaļākie ministri. Jā, bet vai viņi tika pārvēlēti? Jā, tas ir cits jautājums, jā. Bet klausoties jūs abas, man uzreiz radās jautājums, vai tomēr arī par tiem veiksmīgiem ministriem, ar ko tu esi sastrādājies, vai tur kaut kādā mērā arī nav bijusi loma, cik ļoti tie ministri ir uzticis saviem komunikatoriem, kas ir viņu padomdevēji, jo zinot iekšlietu ministriju un sektoru, tur ir bijuši arī ļoti augstas raudzes komunikācijas profesionāļi, kas vada mūsu nozares kolēģi. Tad jautājums, cik lielu lomu to saucamo veiksmīgo ministru laikā ir spēlējuši viņu padomdevēji komunikācijas profesionāļi? Viennozīmīgi lielu lomu. Viņu komunikātoru un komunikātoru, man liekas, veiksmes atslēga ir, tur gan ir viena veiksmes atslēga visos līmeņos - sadarbība. Atslēgas vārds ir sadarbība. Ja ir sadarbība starp institūcijām, starp ministriju, ministra biroju un iestādi, starp ministra biroju un vadības komandu, starp ministra padomnieku un komunikātoru iestādē. Un ideāli ir arī tad, ja tā būtu, kad arī ministrijas komunikātori, kas bieži vien paliek kaut kur tādā mazliet, manā pieredzē vairākās ministrijās, tie ministrijas komunikātori ir bijuši mazliet izslēgti. Tad ir jautājums, kāpēc viņi ir izslēgti, vai viņi nedavēl vai vēl kaut kā. Un tad arī, piemēram, iekšlietu ministrijā ļoti liela veiksmes atslēga arī bijis tajā sadarbībā starp tiem pakļautības dienestiem, ja? Jo tad kopā var izdarīt daudz. Un arī tajā, man liekas, attieksmē, mēs pieskāramies vairākas reizes šodien vārdam cieņa, bet cieņa arī iekšēji un iekšēji arī strādājot. Ja atnāk kāds un pasaka, jūs esat idioti, ja? Jūs visu, pilnīgi neko nesaprotot, vai nemēģinot iedziļināties, vai klausīties, jūs visi esat idioti, tad kopā tur baigi nekas nesanāks jēdzīgs. Ja?
Nu, tad, ja tā domā, tad domā. Nu, ja tu nedzirdi, tāpēc sadarbība un ieklausīšanās. Un tad var kopīgi atrast risinājumu. Bet šeit man Labāko. uzreiz nāk prātā tā cieņa arī, ko mēs teicām. Un, ja par komunikācijas profesionāļiem cieņa nozarē, atkal padomājot priekšlietu, iepriekšējo pieredzi sektora, ka tomēr šī cieņa nozarē un komunikācijas jomas kolēģiem ir bijusi tā iespēja, ka viņas arī mainoties dažādiem politiskiem spēkiem nonāk atpakaļ šajā ministra birojā vai ko, balstoties, ka šī veiksmīgā sadarbība ir nodrošināta, ka ir veiksmīga izpratne par nozari un gan par to iekšlietu nozari, gan arī par tādu strateģiskas komunikācijas nozīmi, vai ne? Tā kā tā cieņa nozarē ir ļoti būtiska, ko teici. O, jā, ārkārtīgi būtiski, jo tā Latvija jau ir pietiekami maziņa. Un es abrīnoju Daigu, mēs šobrīd runājam par Daigu, Holmu. Es abrīnoju viņas mērķtiecību un spēju turpināt. Pie dažādiem politiskajiem spēkiem, jā. Tādā ziņā, ka tā, piemēram, manā gadījumā tā ir mana izvēle. Es izdomāju, ka es tik ļoti vairs tajā negribu iedzināties. Vienkārši tīri loģiski. Man patīk dzīvot, man patīk līdzsvars, man ir kaut kāds vēl citas vērtības. Es varu padalīties ar to, kas man ir, bet neviena komanda mani 247 vairs nedabūs. Es to negribu. Viņi var piesolīt vienalga ko, bet es negribu. Es sevi esmu pierādījusi vai vienalga, atkalpojus. Sauciet to, kā gribiet. Bet es ļoti skaidri zinu, ka nē, jo es zinu arī, ko tas viss maksā. Bet es ļoti abrīnoju Daigu, ka viņi to vēl dara. Un tā Latvija ir maza, un šādi cilvēki ir vienkārši unikāli. Viņi ir zelta vērtē. Bet dzirdot šo tavu atbildi, no kā ir jāatsakās komunikācijas profesionālim, ja viņš izlēma pievienoties publiskajā pārvaldē vadītāju komandā. Vai tas būtu prezidents, vai tas būtu ministrs, vai tas būtu pašvaldības vadītājs, no kā viņam potenciāli, vai tev arī savā laikā kā policijas priekšnieka pakļautībā strādājot, tā mēs varētu teikt, no kā ir uz kādu brīdi jāatsakās, ja tu kļūsti par šo galveno. Dažiem tas brīdis ir ilgāks periods, bet jo tas jau nav jau tikai darbs, ļoti precīzi noformulēt 24/7, tas nav vairs no 9 līdz 5 vai tam līdzīgi. Tas nekad nav bijis no 9 līdz 5 komunikatoriem. Bet varbūt tu vari ieskicēt, tiešām no kā ir jāatsakās, jo varbūt, ka topošie nozares profesionāļi vai ko reizēm neapzinās, viņam liekas, hei, redz, kur ir darba diena beigusies, bet tas nenozīmē, ka tu aizvēri datoru, tu izgāji pa kabineta durvīm, ka tev darba diena ir beigusies. Kas ir tie lielākie izaicinājumi, no kā mums jāatsakās? Zini, dzīvē viss jau kaut ko maksā. Viss, tā kā pilnīgi viss. Un tad ir tas iekšējais dīls, labi, ja viņš ir apzināts. Sākotnēji viņš iespējams vispār nav apzināts. Vismaz manā gadījumā nebija. Es sāku strādāt redakcijā. Un man ļoti patika mans darbs, un tur arī nebija līdz līdz. Ja? Un tas ir tas kaut kāds tas, tagad es jaunajiem teiktu, kad padomājiet tā vēsu prātu, cik tu esi gatavs, kāds ir tavs sapnis, ko tu gribi, un ko tu esi gatavs par to maksāt. Protams, tagad manā vecumā, kas nav tur vairs 40 gadi, ir diezgan skaidra atbilde man priekš sevis, kad es to negribu. Neveltis arī izmainīju savu dzīvi. No Rīgas pārcēlos laukiem, dzīvoju Čiliņā un plānoju strādāt tik, cik es vēlos, un es strādāju pietiekami daudz, bet līdzsvarā. Bet jaunībā jau jauniem cilvēkiem ir jārealizē sevi. Tā jau mēs augam kā cilvēki, kā personības. Un ja tu dari to, kas tev patīk, tas tev aizrauj, tas jau arī veido tevi. Nevelti saka, sākumā tu gadiem strādā uz savu vārdu, un pēc tam vārds strādā uz tevi. Tā tas, diemžēl, ir. Vai par laimi? Vai par laimi, jā. Jā, vai tā tas ir. Bez tā nevar, es gribēju teikt, tāpēc, diemžēl, jā. Bez tā tu varbūt iedomāties, ka tu esi lielisks. Un, ja,
Nu, lūk, tie mērķi jau ir jāpiepilda, un cik liels ir tavs ambīcijas, ko tev iekšiņā gribās, vai tev pietiek ar to, kāds ir tavs iekšējais mērogs. Un es neteiktu, ka tas ir baigi veselīgi lielāks mērogs. Ja? Tagad es ļoti daudz ko skatos savādāk, ja? Bet cilvēki ir dažādas situācijas, ir dažādas, viss maksā. Ja? Un, tad, ja mēs pieskārāmies tiem jaunajiem komunikatoriem, viens ir no kā atteikties, otrs varbūt... Kaut ko pozitīvāku? Nē, tie, kuri domā doties publiskajā pārvaldē, jāteic, viens ir atalgojuma izaicinājumi, bet varbūt, ka tieši sākumā, kad tu tikko nāc no tās augstskolas vai mācību iestādes sola, publiskā pārvalde var būt ļoti laba skola, lai tu saprastu, kā tu minēji, tālāk varbūt dotos biznesā strādāt vai kur. Ko tu ieteiktu tiem profesionāļiem jaunajiem, saskaroties ar kaut kādām izaicinājušām situācijām, ar sarežģītām situācijām, kā saglabāt to profesionālismu? Šitiet, man ļoti gribās tev palabot. Jaunie profesionāļi, manuprāt, nemēdz būt. Jaunie speciālisti. Jā. Profesionāls ir tas, kurš, manuprāt, lūk, ir izgājis sev cauri kaut kam, iegūst tās prasmes, kļūdoties. Un, redzi, arī tur jau ir varianti, kā mēs dzīvē redzam. Ja tu ej komunikācijas nozarē un tev nav nekādu baigo milzīgu ambīciju, tu tur nedomā, ka tu tur varētu kaut ko, nav tā iekšējā dzinuļa izdarīt kaut ko daudz vairāk nozīmīgu un vēl tā ir iekšējā tā nepieciešamība. Tad ļoti iespējams, ja tu nonāks valsts pārvaldē, man nav jau nejaušība, tu jau nonāks tur, kur tev ir jānonāk. Ja tu nonāks valsts pārvaldē, iespējams, ka tu vari sēdēt un likt, šobrīd veikt kaut kādu funkciju, kas ir, likt mājaslapā, vai iepirkums, vai savāt, vienalga kaut ko. Un tad iespējams tas tavs darba laiks var beigties tajos 5:30. Arī manā nodaļā, kur es ļoti strādāju pie tā, man ir bijuši šajā visā periodā arī daži tādi, kas pēc kuriem varēja pulksteni regulēt. 5:00 viņi ir gaitenī un sāk uz redzēšanos. Un tad jau es dažreiz atļāvos pajautāt, vai pēdējā lidmašīna. Bet arī tādiem ir jābūt. Tas ir cilvēka rāmītī. Un tas nenozīmē, ka ja tev nav milzīga ambīcija, ka tu nevari strādāt nozarē, tas nebūtu godīgi. Bet tie ir dažādi līmeņi. Bet ja tu gribi, ja tev ir iekšā tas nīdienas, ka tev vajag, ka tev gribās, ka tu vienkārši kaifu ķernot kaut kā lielu, tad dari to. Maksā par to ar kaut ko, bet apzināti maksā, bet tad ļoti, ja es varētu, atkāpties atpakaļ, tad es ļoti, krietni ātrāk būtu ļoti apzināti plēsus ārā laiku savai dzīvei. Un es to sāku darīt krietni vēlāk, bet ļoti apzināti, un tā bija burāšana, un tas bija mans svētās 2 nedēļas, vai ne? Milzīgi daudz. Bet jā, domāt par to labbūtību vairāk. Zini kā, es ikdienā strādāju ar studentiem, un es redzu, ka man regulāri ir zvani no dažādām valsts pārvaldes iestādēm ar tādu pārmetošā formā, kāpēc viņi nenāk. Man vajag tādu uzreiz gatavu komunikācijas profesionālu, ja, kuram ir pieredze, kurš saprot drēbi, lai viņš nāk pie manis un strādā. Un tad atkal, tas tā kā pārmetuma formātā, kas jums ir, cik jums ir komunikācijas studenti, kāpēc neviens negrib nākt, un alga ir kā normāli, tu pasties to vidē un tā tālāk. Protams, mēs varam runāt par prestīžu, citām lietām, atalgojumu un tā, bet tās ekspektācijas ir, ka pirmkārt te jau būs gatavs, un tagad, ja kurš ministrs, ja man prasa vai ne, tad jau sagatavotu, lai var iet ministru apkalpot vai tur. Nopietni? Jā. Tā kā tas ir, es kā kontaktbieži regulāri strādāju, bet es skatos tiem studentiem, viņi to komunikātoru nākotnē iztēlojās nedaudz citādāk. Ja?
Un, protams, skatoties arī, kā veidojas tā programma, ne, ka mums ir multimediju komunikācijas speciālisti, kur arī es saprotu, kā viņi redz savu nākotni. Viņi grib strādāt ar digitālo saturu, viņi grib fotografēt, filmēt. Jā, viņi redz sevi šajā. Pasākumus taisīt. Tieši tā, taisīt pasākumus, vai ne? Jā. Un viņi redz šo reti kurš. Ja mēs runājam par kaut kādiem 100 studentiem, kas ir gadā, ir tas, kurš gribēs rauties uz šo komunikāciju, kurš gribēs likt, kā tu, skatoties tev pusi savu dzīvi zem sitienu un balansēt, vai ne? Šīs žonglēt daudzās bumbiņas, lai piepildītu, jā, šīs eksperimentācijas. Bet tas arī ir normāli. Nav visiem jābūt, nezinu, olimpiskiem čempioniem, nav visiem jābūt, jāuzkāpj Himalajos, ja? Kādam varbūt ir jāpastaigā pa Tatriem, tur papakš pa kaut kādām mazām taciņām. Kādam ir jāaiziet Santiago ceļš, kādam ir jāizbrauc uz Pampāļiem, pastaigāt pa parku. Es nezinu, vai tur ir parks, ja? Bet tā ideja tāda. Bet es mazliet brīnos, ka ir tādi optimisti, teiksim tā, kas domā, ka ir izmisums. Ja tu prasītu man, es teiktu, ka ir izmisums tajā augstākajā publiskās tur tad ir, es atvainojos, stulbums gaidīt no augstskolas gatavu komunikātoru, ja? Es vienmēr esmu gājusi to ceļu, un arī jau sākot redakcijā, tas nav bijis aiz ārkārtīgi taktiski izdomāts, bet aiz nabadzības, jo mēs nevarējām atļauties nekāds beigas krūtos speciālists. Tad es gāju to ceļu, ka es vienmēr ņēmu studentus, bieži vien vēl studējošus, un viņus mācīju. Ieguldīju. Jā. Un tas īstermiņā šķiet ārkārtīgi čakarīgi, ja? Jo tev ir vajadzīgs laiks, tev ir jāstrādā, jāmāc, viss. Bet ilgtermiņā tas ir baigi forši, jo tu viņi var iemācīt strādāt tā, kā tu izproti, kā jāstrādā. Un tad viņš, tad arī var audzināt to 1, 2, 3. Un arī aizejot, tad es aizgāju no nozares, tad es izdomāju, kad viss pietiek, kad es esmu savu izdarījusi, un es vairs nevarēju atrast nekādu motivāciju tam, lai es paliktu tur. Kaut gan man ļoti patika, un tas nebija viegli, bet tad es aizgāju un zināju, ka tas darbs, ko mēs iesākām, viņš turpināsies. Viņam būs nianses, viņi to darīs savādāk mazliet vai vēl kaut kā, bet viņi to darīs, un es teiktu, ka ļoti labi, es priecājos. Es tiešām priecājos un es nejaucos tur. Es neesmu no tiem tantukiem, kas zvana katru nedēļu. Kā jūs tur šito te varētu? Nē. Un arī, kad man prasa, kā viņi strādā, es saku super. Pat ja ir kaut kāds mirkļi, kur varbūt es darītu savādāk, bet es no malas darītu savādāk. Es nezinu, kā viņiem. Tur bija jauna komanda. Tur ir jauns policijas vadītājs. Tur ir visa jauna komanda. Viņi dara savu. Tāpat kā mēs savā laikā darījām savu. Labas lietas un kļūdas. Tojoties raidierakstā epizodes izskaņai, un tā kā mums tā tēma bija, vai komunikators ir tikai drusku labāks par pageri, apkopojot šodienas runāto, mēs saprotam, ka ir tāda cieņpilna komunikācija, pirmkārt, cieņpilna gan komandas starpā, gan iesaistītajām organizācijām, gan komunikācijas speciālistam sākumā. Ir jāgūst to pieredzi, lai viņš kļūtu par šo komunikācijas profesionāli un lielā mērā arī iegūtu cieņu nozarē, lai tu arī būtu labāks, drusciņi labāks par to pageru, kā mēs teicām, lai tu būtu arī spētu vadīt gan komandu. Ir jābūt drosmīgam, neērtam, pateikt arī nē savam tiešajam vadītājam vienalga, vai tas būtu ministrs vai pašvaldības vadītājs, un apstādināt kaut kādās situācijās un piedod, bet šādi mēs nevaram rīkoties, vai ir jārīkojas pretēji, vai ne? Mēs nevaram būt brīnumnojiņa, kas atrisinās tās problēmas, bet, protams, ka šeit jau ir ne tikai viss atkarīgs no šiem komunikācijas profesionāļiem. Jā, mēs varam iestāties par sevi, mums var būt nozarē pieredze, bet arī cik gatavas šīs runas personas, mūsu vadītāji ir ieklausīties un arī veidot šo cieņpilno komunikāciju. Tā kā ir daudz lietas, kur mācīties, ir daudz, kā arī, ka ne līdz galam mēs varam spriest par jebkuru organizāciju, par jebkuru komunikāciju, kamēr mēs tajā neesam iekšā. Jo ir lietas, kas
par kurām varbūt mēs publiski neuzzināsim, cik sāls pudi ir izēsti, bet tomēr mums katram komunikācijas profesionālim ir jāapzinās savas vērtības, ir jāapzinās, cik daudz laika mēs esam gatavi veltīt darbam. Un sākuma posmā tas būs noteikti vairāk kā noteiktās stundas, gan mūsu darba līgumā tas būs daudz vairāk nekā tas ir noteikts mūsu amata aprakstā, lai mēs audzētu tos savus muskuļus, tos profesionalitātes muskuļus, lai mēs pēc tam varētu būt jaudīgi, augstas raudzes, šie padomdevēji un tad arī tādi, kuros ieklausīsies tie vadītāji un nodos to vēstījumu auditorijai. Jā, viennozīmīgi. Un tas, ko es vēl gribu piebilst, ka kā jebkurā nozarē būtībā, jebkurā nozarē jaunam speciālistam, lai viņš kļūtu par profesionāli, ir ļoti daudz jādara un ļoti daudz jākļūdās. Un tās atļauja sev kļūdīties ir, manuprāt, absolūti izšķiroša. Atļaut sev kļūdīties, jo tikai tad tu varēsi pieņemt lēmumus. Un pat ja tie brīži ir briesmīgi, kad uz tevi viss skatās un tu spēr ārā, kā ir jādara, un tev par šausmām viņi visi saka, labi, darīsim, un tu saproti, oho, un jā, bet reizēm jau pienāk tas, un jā, un tad ir tā analīze kopīgi, nevis meklēt vainīgos, bet kāpēc krīzēm nevis risku, bet visu situāciju analīzi, ko mēs no šitā mācāmies, kur bija vājais punkts, un tikai tā jau kļūst par profesionāli, kļūdoties. Tas, ko es zinu, ir no manām kļūdām. Paldies, Sigita! Paldies, dāmas, par sarunu. Es ceru, ka arī klausītāji novērtēs mūsu sarunu. Piedodiet, ja mēs kaut kur kļūdāmies, jo šī ir mūsu pirmā raidieraksta epizode. Mēs arī mācīsimies noteikti no savas pieredzes. Labprāt uzklausīsim arī jūsu komentārus, ieteikumus nākamajām sarunām. Paldies! Paldies jums! PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsmas Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mediju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu.